Šis ir nepilnus 100 hektārus liels rapšu lauks Smiltenes novadā, kas aizvadītajā ziemā ir pilnībā iznīcis. Šeit neko neredz, viss viņš ir, viss trūks nost, tā kā šeit nekas nebūs. Zemnieku saimniecības Roškalni agronoms tik bēdīgu ainu ziemas rapšu sējumos neatminas. Viņš norāda, ka rudenī rapši bija izcili sacerojuši un augi bijuši spēcīgi, taču laikapstākļi ziemā sējumiem bijuši ļoti nelabvēlīgi. Pēc jaunā gada uznāca kailsals, plus vēl spēcīgais vējš, kas piebeidz to rapsi. Var redzēt laukus atsevišķi, kur ir mežmalas, kur ir aizvējš, ja, tur ir pa kādam rapsim arī dzīvam, ja, var redzēt smuks zaļums. Tur kaut kas būtu notre, kur te ir viens vēl kaut ko viņš sācis jau dzīd, bet cik tas būs, tas nav nekas, jo uz kvadrātmetru vismaz vajag 8 dzīves augus, te ir uz kvadrātmetru, šeit atradām vienu pusdzīvu, ja, bet tas nenozīmē, ka viņš būs spējīgs sevi attīstīt un dot kaut kādu ražu. Kā norāda Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra augkopības eksperts, jau rudenī augsne bija pamatīgi pārmitrināta un iestājoties kailsalam, augiem tas bija liktenīgi. Tālāk jau, kad nāca janvārs, 7. 8. janvārs, kad temperatūra ļoti nokritās, ja mums faktiski jau Vidzemes pusē bija -25 un vairāk, ja Daugavpilī tie bija 29 grādi, kas kailsala ietekmē faktiski bija kritiskākais periods, kad jau rapši faktiski šo sala triecienu vairs nespēja izturēt. Un tad arī izsala šie rapši lielākā daļā Vidzemes un Latgales. Roškalnu saimniecībā ziemas rapsis bija iesēts 170 hektāru platībā. Agronoms norāda, ka tas viss šopavasar būs jāpārsēj. Šādā laukā rudenī uz 1 hektāru ieguldīts aptuveni 500 eiro. Kādu daļu no zaudējumiem gan seks apdrošinātāji. Sēsim noteikti, ka vasaras rapsi, varbūt, ka ne visos laukos, bet, sēsim, mēģināsim audzēt vasaras rapsi, bet vasaras rapsim atkal sākas problēmas ir kukaiņa, kuriem jācīnījās spīdulis, spradzes. Tikmēr graudaugu sējumos situācija ir krietni cerīgāka. Augkopības eksperts Andris Skudra norāda, ka vislabāk pārziemojuši rudzi, tikmēr mieži tīrmos daudz viet ir izsutuši, vietām vērojams arī sniega pelējums. Savukārt kailsala ietekmēm daudz viet uz laukiem izveidojušās pamatīgas ūdens lāmas, kur augi slīkst. Liela nozīme šobrīd jāskatās, kāda ir šķirne, jo no šķirnes arī ļoti atkarīga šī ziemošana ir. Tad, protams, arī šī izsējas norma un sēklu sējas termiņš, kad mēs sējām šos laukus. Kailsala ietekmē reāli zeme bija mitra un viņi sasala ļoti dziļi. Un Vidzemē un Latgalē vēl joprojām stāv šī ledus kāpe, kas nav izkususi, un joprojām mirkš šie lauki mitrumā. Kad šis ledus gabals atlaidīsies no dziļākiem slāņiem, tad arī stabilizēsies situācija. Tad mēs kopumā redzēsim un sapratīsim, cik tad augi būs pārziemojuši. Skudra norāda, ka līdzīga situācija bija pirms aptuveni 10 gadiem, kad Zemgalē kailsala dēļ nācās pārsēt aptuveni 70 līdz 80% ziemājumu. Lauku darbus zemnieki Vidzemē un Latgalē varētu sākt aptuveni pēc lieldienām. Vispirms jāpiebaro ziemāju sējumi, savukārt aprīļu vidū varētu sākties sējas darbi. Laura Jansone, Mārtiņš Svitka, RTV.